Sveika tauta! Sveiciens ziemā, sveiciens jaunajā gadā. Nu ko, kārtējo reizi aktuāls jautājums. Un šoreiz par to, ka kārtējo reizi kaut kādi tantes un onkoļi, kuri ir dažādām mahinācijām, dažādos apšaubāmos veidos sevi pašpasludinājuši par varnešiem, par likumdevējiem, par citiem cilvēkiem noteicējiem, kā dzīvot, kā nedzīvot. Kārtējo reizi aiz muguras, klusiņām, tie maina attiecīgos likumus, normatīvus, noteikumus, kurus paši uzraksta, bez tautas referenduma, bez jautāšanu vispār tautai kā tādai. It kā jau pie varas esošajiem būtu jāpārstāv sabiedrības, tautas intereses, gan vietējā mērogā, gan starptautiski. Bet mēs dzīvojam tādā pasaku valstībā, kurā pie varas nonāk cilvēki, kuri tur tiek ielikti, likumus un normas virza, kas neatiecās uz attiecīgo sabiedrības interesēm, bet gan pretēji, jo šos ieteikumus tiem sniedz, jeb pavēles, starptautiskās organizācijas, korporācijas. Tad šie onkoļi un šīs tantes, kuras šeit ir, kā jau teicu, sevi pašpasludinājušas par varanām, bīda groza likumus, kad galēji atņemt mūsu valstī vecākiem tiesības. Un kā tas izpaužās kādā jautājumā? Jautājumā, kurš ir jau vairākus gadus aktuāls, tātad tā ir vakcinēšana, potēšana, čipēšana, sauciet to kā gribat, tas ir viens un tas pats. Attiecīgi gan savu bērnu. Jo domāju, ka vairs nevienam nav noslēpums, ka tas ir mērķis visiem iespējamajiem ierobežojumiem, kas ir bijuši, visām jaunajām prasībām mērķis ir viens. Tātad savakcinēt, sapotēt cilvēkus, visus bez izņēmuma, prioritāri bērnus. Un pagaidām ir tā, ka mēs vēl dzīvojam daudz maz pēc Dieva tēva mātes dabas likumiem, un vecāki ir atbildīgi par saviem bērniem. Vecāki ir pilntiesīgi lemt par saviem bērniem, gan par viņu izglītības līmeni, gan par viņu veselības stāvokli, gan par viņa daudziem citiem jautājumiem. Bet pakāpeniski, protams, sistēma, jeb tās pārstāvji, pakāpeniski cilvēkiem atņem tiesības lemt jebko, ierobežo, un tas notiek manipulatīvi, brīvprātīgi piespiedu kārtā. Respektīvi ievieš kaut kādu jauninājumu, un ja tu to nepildīsi, tad tev būs ierobežojumi tur, ierobežojumi te vai vēl kaut kā. Piemēram, ja jūs nevakcinējat savu bērnu, tad izglītības iestādēs, valsts izglītības iestādēs notiek psiholoģiskais terors pret tiem vecākiem, un visu laiku ir spiediens, tātad, un manipulācijas tiek veiktas, lai vecāki izlemtu par labu vakcinēt savus bērnus. Tieši tas pats notiek ejot pie ārsta, tieši tas pats notiek ejot uz kaut kādām procedūrām, kas saistīts ar veselību, tiklīdz mediķi saņem informāciju, ka attiecīgi jūsu bērns nav vakcinēts, jeb izlaidis kādu viņuprāt svarīgu vakcīnu, tad notiek tā saucamais mobbings, un ļoti daudz vecāku neiztur šo psiholoģisko spriedzi un veic šīs darbības. Lai arī mēs saprotam, ka ja cilvēka organismā, ķermenī būtu jābūt kaut kādas substances sastāvdaļām, tad par to būtu parūpējusies māte daba. Tieši tāpat kā mūsu katra organismā ir asinis, kauli, nervi un vispārējais tieši tā, kā tam ir jābūt. Bet nē. Tātad kaut kādi tur pie varas esošie, Big Pharmas pārstāvji, un šobrīd jau tie, kas nodarbojās ar bioinženieriju,
ar visādām kiberlietām, ir izdomājuši, ka ir jāsapotē visa sabiedrība visā pasaulē jebkādiem līdzekļiem. Un tā kā pagājušajā plašajā mēģinājumā, kuru jūs daudzi piedzīvojāt, nepietika ar manipulācijām, kuras tika bāzētas uz lēticīgiem gļēviem, stulbiem cilvēkiem, kas attiecās uz tiem, kuri spieda savus līdzcilvēkus vilkt lupatus uz sejas, spieda viņus iet vakcinēties, pretējā gadījumā izstūma no sava sabiedrības loka, atbrīvoja no darba, ierobežoja dažādos pakalpojumos, būtībā brīvībā, brīvajā izvēlē. Šo cilvēku dēļ daudz cilvēki devās izdarīja attiecīgi un reizēm arī liktenīgo izvēli, kas daudziem izvērtās kā invaliditāte vai nāve. Šobrīd viņi visā pasaulē ķerās jau pie citām manipulācijām, kas attiecās uz brīvību. Uz brīvību, tātad draudot ar cietumsodu, brīvības atņemšanu, viennozīmīgi ar vecāku tiesību atņemšanu, jeb bērnu izolēšanu no attiecīgi saviem dabiskajiem, bioloģiskajiem vecākiem. Tādos gadījumos, ja vecāki izvēlās neindēt savus bērnus, nemodernizēt, teiksim, nemodificēt, ja, ar dažādām substancēm. Un šobrīd šis likums, jeb grozījums, jeb normatīvais akts, jeb atkal kaut kāds noteikums, tiek virzīts klusu, paslepus, neinformējot sabiedrību, nedodot sabiedrībai kaut kādas referenduma tiesības izvēlēties jā vai nē, jo tomēr tā kā, tie pie varas esošie it kā būtu jāpārstāv sabiedrības interesi, bet nē, viņi to dara pa kluso, jo viņi apzinās, ka mūsu valstī, tāpat kā citās valstīs, ir pietiekoši daudz idiotu, saptīgi aprēķina cilvēki, kuriem nav bērni, kuriem ir pie vienas vietas viss šis jautājums, un viņi noteikti būs tie, kuri veiks teroristiskas darbības pret cilvēkiem, kuri izvēlēsies savus bērnus. Kad viņiem būs jautājums, vai vakcinēt savus bērnus vai nevakcinēt savus bērnus, normāli cilvēki, vecāki, kuri ir atbildīgi par savu rīcību un kuri iedziļinās attiecīgos jautājumos, nevis vienkārši paļaujās uz televizorā sacīto. Tātad šie te vecāki izvēlēsies, kā jau iepriekš, neindēt savus bērnus. Un vēl vairāk, pagājušajā reizē daudzi to izvēlējās, tomēr paļāvās pūļa efektam, masu psihozei, un šobrīd viņi saprot, ka viņi ir pieļāvuši kļūdu, un turpmāk viņi tā kā apņēmušies aizsargāt savus bērnus. Un pie varas esošie izdzimteņi to ļoti labi saprot. Un tieši tādēļ viņi ievieš jaunas normas, jaunas likumus, kā jau minēju, kriminalizēšanu, brīvās izvēles kā alternatīvu. Respektīvi, ja jūs izvēlēsieties neindēt savus bērnus, jūs izvēlēsieties dzīvot pēc mātes dabas un Dievu tēvu likumiem, jums draud cietumsods, draudēs cietumsods un vecāku tiesību anulēšana. Tas ir ļoti svarīgi, un šobrīd vairāki runājošās galvas, blogeri, šmogeri un aktīvisti, jeb vēl veido materiālu, stāstot detalizētāk par šo jautājumu, jo viss slēpjas niansēs. Uzrakstīt teikumu var dažādi. Jautājums, kurā vietā jūs saliekat komatus un kā attiecīgajā brīdī interpretē šo jautājumu. Bet skaidrs, ka tā kā es stāstu tādiem vārdiem, jums neviens to nepastāstīs. Tas tiks uzrakstīts ļoti skaisti, ļoti, kā saka, novirzoši no domas, ka tur apakšā varētu būt kaut kādi citi jautājumi, citi risinājumi. Bet lai vai kā, tātad ir aktīvisti, kuri ir sagatavojuši materiālu, es pievienošu saites uz šiem te materiāliem. Es jūs aicinu šajā video uzrunā, kuru veidoju pats, tātad apskatīties šīs saites, šo materiālu, noklausīties un attiecīgi rīkoties. Tur viens stāsta vienu, otrs stāsta otru, būtībā runa ir par vienu un to pašu.
Es vienkārši nevēlos izgudrot jaunu velosipēdu, es nevēlos stāstīt vēl kaut kādu reizi, iedziļināties dokumentos, jo cilvēki to jau ir izdarījuši. Mans darbs būtībā, kā es to uzskatu, ir palīdzēt viņiem informēt sabiedrību par aktuāli svarīgu jautājumu. Un tas patiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Ļoti svarīgs jautājums. Vai mūsu valstī cilvēkiem tiek vai netiek atņemtas vecāku tiesības tagadnē un nākotnē? Un te vispār ir jautājums par to, ka lai sabiedrība ir informēta par to, ka pie varas tie, kas ir paši sevi ielikuši pie varas, vai viņi, teiksim, vai sabiedrība ir informēta par to, cik pretvalstiskus, pret sabiedriskus lēmumus, likumus tā pieņem, un ar kādām terorizējošām, es teiktu, tātad rīcībām, akcijām tiks mudināti, manipulatīvi virzīti cilvēki veikt savu bērnu potēšanu, vakcinēšanu, čipēšanu, sauciet kā gribat. Pat tādos gadījumos, ja paši cilvēki būs pārliecināti, ka viņi nevēlās tajā piedalīties, viņi nevēlās nodarīt pāri sev, saviem bērniem un tam līdzīgi. Tā kā, protams, ir sabiedrības daļa, kas šo manis teikto materiālu informāciju uztver par izsapņotu. Jā, mēs taču dzīvojam pasaku valstībā, kā jau teicu, jo pie mums notiek dažādas brīnumainas lietas, uz kurām cilvēki piever acis un liekas, ka mēs... Jā, ja jau visi citi, tad jau mēs arī. Bet jāsaprot, ka šī manipulācija notiek visās valstīs. Un tieši tāpatās cilvēki tiek mānīti, krāpti un pēc tam nelietīgi piespiesti un ar varu. Un tieši šis te grozījums būtībā dos, jeb atvērs, atsētais rokas nelabiem cilvēkiem rīkoties ar varas jau agresīviem instrumentiem pret tiem cilvēkiem, kuri izvēlēsies tātad dzīvot saskaņā ar dabu un nevadīt savā organismā modificētos produktus tādā veidā, sevi modificējot, indējot un dažādos veidos bojājot, es tā varētu teikt. Lai arī, protams, zem tā visa slēpjās, ja tas viss tiek apsekts un pasniegt sabiedrībai kā ļoti svarīgi, veselībai nepieciešami, sabiedrībai nepieciešami jautājumi. Bet, manuprāt, tā nav. Es esmu kategoriski pret jebkāda veida vakcīnām būtībā, ja vien tie nav kaut kādi pretsāpju līdzekļi ārkārtas gadījumos. Tā ir mana uztvere, un man nav vairs 10-15 gadi. Es arī esmu kaut ko šo to piedzīvojis, un plus vēl es par daudzām lietām interesējos, un tā ir mana pārliecība. Jūs drīkstat nepiekrist manam viedoklim, viennozīmīgi tā vienmēr ir bijis. Es jau vairāk kā 5 gadus runāju par lietām, kuras ir cilvēki, kuri atrod tajās kaut ko daļu patiesības, un ir cilvēki, kuri saskata, ka tās ir pilnīgas muļķības. Brīva izvēle, tieši tā arī ir jābūt. Katram ir jābūt tiesībām domāt to, ko viņš vēlās. Katram ir jābūt tiesībām izvēlēties, uzsūkt attiecīgo informāciju vai neuzsūkt. Un katram ir jābūt brīvai izvēlē rīkoties pēc saviem ieskatiem, pēc savas sirdsapziņas, pēc savas pārliecības. Un tieši tā vadās, kā jūs nevēlaties, lai jūs kāds ierobežo, es nevēlos, lai mani kāds ierobežo. Un tā kā mēs dzīvojam brīvā šķietami valstī, kur mums vēl ir it kā 100. pants, kas it kā ir satversmē, un mēs lietojam sociālo tīklu platformu, kas ir domāta sociāli, tātad saziņai ar citiem cilvēkiem, ir dažādas grupas, lapas, biedrības, kur tiek cilvēki dalās ar dažādu fantastisku, tā skaitā informāciju, kur zīlē uz kārtīm, un cilvēki tic, tur horoskopi, un cilvēki tic, un vēl visādas lietas, un cilvēki tic. Nu, es arī varu izpausties savā veidā, es savus novērojumus, savas, kā manuprāt, zināšanas, paužu savā sociālajā lapā, tātad cilvēks par cilvēcību, un jūsu izvēle ir šķirt tālāk, neklausīties un teikt, ka tās ir muļķības. Tas viss jūsu tiesības, neviens jūs tajā neierobežo.
Un ir ļoti daudz cilvēku, kuri saprot, par ko es runāju, kuri domā tieši tāpat kā es, un vienkārši ir jautājums par to, vai viņi tiek informēti attiecīgajā brīdī. Un šobrīd atkal viss tiek sāsināts, šī informācija tiek pasniegta strauji, gandrīz pēdējā brīdī, jo informācija tika noklusēta pietiekoši ilgu laiku, neaktualizēta, un tāpēc es aicinu jūs noskatīties. Tātad informācija, kuru es pievienoju attiecīgajās saitēs, tur tā informācija nebūs tik gara un lēna, kā es to izpaužu. Tur būs detalizētāk, smalkāk un vairāk saprotamāk. Tā kā aicinu, ieskatīties, dalīties ar to informāciju. Pat nav obligāti ar manu rullīti dalīties. Galvenais, lai jūs esat informēti par to, kāda likuma projekta tiek pieņemti. Noklausieties dažādus autorus tātad un salieciet savus plusus un mīnusus, izvelciet kvadrātsaknu un rīkojieties atbilstoši. Un primāri esiet informēti. Esiet informēti, ka notiek nelabas lietas pret sabiedrības interesēm, manuprāt, pret sabiedrības interesēm, kas apdraud būtībā jebkuru vecāku, jebkuru cilvēku, kurš grib kādreiz būt vecāks, un jebkuru bērnu jau esošu tagad. Tā kā, kā ir, tā ir. Baudam ziemu, meklējam, skatāmies informāciju un atbilstoši rīkojamies tā, kā jums šķiet pareizi, pēc jūsu sirdsapziņas. Un saudzējam viens otru. Pavadam daudz kopā laika, ne sociālajos tīklos, bet arī klātienē. Esam aktīvi un tuvojas pavasaris. Lēnām, bet tomēr tuvojas. Īsāk sakot, esat informēti. Pagaidām tā.